Pēc neliela reklāmas starpbrīža esam atpakaļ Mārtiņa un Cecīlijas šokolādes izrādes pirmajās rindās. Otrajā cēlienā mūs sagaida aizraujošs stāsts par vīniem someliera Raimonda izpildījumā, karstās šokolādes pagatavošanas performance, kā arī Vincentā tik ierastā šokolādes eksplozija. Šī ļoti vienkārša recepte, bet te ļoti daudz jāsagatavo iepriekš. Tātad pirmo, ko mēs liekam, ir šokolādes bumba. Un šo bumbu es nestāstīšu, kā es viņu uztaisīju. Tas būs citā raidījumā. Bet to bumbu mēs pildīsim ar pārsteigumiem. Šokolādes lodē liek mazos saldējuma konusiņus, makaroni cepumus ar šokolādi, keksiņus, Vincentā gatavotās šokolādes ar ķiršiem, piparmētru, lazdu riekstus, kā arī avenes. Nobeigumā pievieno atraitnes zieda ziedlapiņas. Tas ir tikai sākums. Tagad ņemam vaniļas krēmu. Liekam pa galdu. Bet ir svarīgi zināt, ka katreiz ir uz tīras virsmas tas ir gatavots. Un te ir dzērveņu mērce. Un tā mēs bišķi tādu Picasso darbu mēs šeit piestrādājam. Gardo mākslas darbu papildina ar sālītiem pistāciju riekstiem no Sicīlijas, grauzdētiem lazdu riekstiem, saldo zaļo zirnīšu pulveri un kaltētu aveņu pulveri. Un tagad nākam pie grand finālī. Cecīlija! Hi, I want to do a little surprise for you. Yes. But I want you to put the finishing touches. Esmu tev sagatavojis nelielu pārsteigumu, bet vispirms es gribētu, lai tu nobeidz šo kompozīciju ar pāris šokolādēm. Vienu par sevi, vienu par mani. That's it. No more. And now I pour some boiling water on all of this. Un tagad šim visam es uzliešu verdošu ūdeni. Tavs uzdevums ir pacelt lodi un sadauzīt. Oh! What a surprise It's a to me. surprise for you. Yes, thank you, Martin. Kāds pārsteigums. Paldies, Mārtiņ. Yes. Tā ir šokolādes eksplozija. Very delicious. Thank you very much. Grazie. Grazie to you, Cecīlija. Viena lieta, ko es jums gribētu parādīt, ir karstā šokolāde. Es aizēju šad un tad uz kādu kafejnīcu, es gribu karsto šokolādi. Par dienu tādu garāku, vakarā tādu īsāku. Bet es esmu apstulbis dažreiz, kas man tiek pasniegts. Man tiek pasniegts kakao. Nu, kakao nav karstā šokolāde. Kakao ir subprodukts no šīs te pupiņas, bet viņa šokolāde viņa nav. Tātad es jums gribu parādīt īsto karsto šokolādi. Pirmais ir vajadzīgs kakliņš un īstu labu lauku pienu. Mēs viņu uzvāram, līdz kamēr pirmais burbulis parādās. Pirms tā plēve tur iesēžās. Te, kur burbulis sāk mums uzmesties, es viņu noņemu nost un te es ielikšu tādas 4 dezerta karotes ar šokolādi. Nu, 5. Iemais. Un skatāmies, kāds te brīnums notiksies. Viņš sāks paņemt krāsu, sāks kūst un sāks palikt biezāks. Mēs redzam, ka tā šokolāde sāka kūst, viņa paliek biezāka un biezāka. Bet es negribu, lai viņa burbuļo, es noņemu no uguns. Un viņš turpināsies pats savā karstumā te kūst. Un te jābūt tā, ka neviens grauds vairs nav palicies, un tā man tas ir tā sanācis. Un kā mēs viņu pasniedzam, es te gribu pielikt klāt kaut ko,
kas iet ļoti labi ar šokolādi, ir mandeles. Un te man ir tādi viegli grauzēt mandeles. Ieslēgšu un tad sablenderēšu. Un voilà, ir tagad mūsu šokolāde pilnīgi izkusus. Apsies, cik viņa patīkami bieza ir. Un tā mēs viņu te Vincentā pasniedzam. Vāku virsū. Un tad lejam. Te ir vakarmērs. Un te ir dienas mērs. Un vislabāk šokolāde viņa garšo no porcelāna traukiem, jo plānāks, jo labāks. Jo ko mēs gribam garšot, ir to šokolādi, ne to krūzi. Bišķi te uzkaisam mandeli. Tuč. O, tā. Tagad es gribu tēlot aristokrātu un baudīt labu karsto šokolādi. Priekā uz jūsu veselību. Nav viegli piemeklēt sadarīgu partneri vīna klāstā tik cēlai substancei kā šokolāde. Lai arī tās garša un aromāts ir tik spēcīgs, ka centīsies nomākt jebkuru sāncensi, kas būs drosmīgs stāties blakus, arī šeit mēdz būt izņēmumi. Stiprinātie vīni ne tikai izcels šokolādes garšas buķeti un kakao rūgto pēcgaršu, bet arī neslēps savas labākās īpašības. Kas tad visus šos te dzērienus vieno? Tātad pirmkārt, tas ir tehnoloģiskais process. Tātad jums ir jāsaprot, ka stiprinātais vīns, vīnogas tiek novāktas, raudzētas un attiecīgajā mirklī tiek pievienots stiprs, neitrāls vīnogu destilāts. Tas mērķis ir galvenais paaugstināt alkoholu un saglabāt cukuru, kas ir šajās te vīnogās. Vīna stils, ko mēs beigās iegūstam, ir salds, ar diezgan augstu alkohola saturu, plus mīnus no 16 līdz 21 grādam. Un struktūrā biezs, krēmīgs, varētu teikt pat lipīgs. Un šīs te garšas nianses ir tās, kas tik ļoti labi sadara ar šokolādi. Jo šokolāde, kā mēs zinām, ir salda, rūgtena un diezgan bagātīga. Protams, kad katrā reģionā tiek izmantotas tradicionālās vīnogas šķirnes, kas ir populāras šajā te valstī. Un arī šis te vīndarīšanas stils, protams, niansēs var atšķirties. Viens no vispopulārākajiem stiprinātajiem vīniem droši varam teikt, ka ir portvīns. Portvīns nāk no Portugāles, no Douro reģiona. Tas tiek pagatavots no vietējām sarkanām vīnogām. Tās populārākās varētu teikt un visskaistāk skanošākās ir Toriga Nacional, Toriga Francesca un Tinta Roriz. Ļoti skaisti. Bet ar ko ir unikāls portvīns? Ar to, kad 18. gadsimta vidū Marqués de Pombal izveidoja, varētu teikt, pasaulē pirmo tādu vīndarīšanas likumu ar mērķi kontrolēt un pasargāt šī te dzērienu kvalitāti. Ja? Tad tika izveidot speciāla teritorija, ārpus kuras neviens dzēriens nevarēja saukties pa portvīnu. Tika atrastas pareizākās vīnogas šķirnes, kuras ir atbilstoši šī dzēriena ražošanai, un tika arī noteikti dažādi tirgošanās un eksporta kritēriji. Protams, arī portvīns savu popularitāti ieguva pateicoties Anglijai, ja, tajā laikā, jo Angļi bija principā portvīna lielākie cienītāji un arī tālāk eksportēja uz citām valstīm. Nu, lūk. Vēl viens ļoti slavens stiprinātā vīna stils ir zem nosaukumu Madeira. Tātad Madeira ir sala, kas arī šajā 17. un 18. gadsimtā kalpoja kā pieturvieta, pirms šie te portugāļu kuģi devās tālāk jau apskatīt savas jaunās kolonijas Latīņu un Ziemeļameriku un arī Austrumu Indiju. Nu, un viņi pieturēja Madeiras salā, piepildīja mucas ar vīnu un pievienoja šim te vīnam tātad arī šo te tajā laikā neitrālo cukurniedru spirtu. Ar vienu mērķi, lai šis te vīns būtu stabils tālajiem jūras ceļojumiem.
Un tikai pēc tam, kad viņi aizbrauc tātad attiecīgi uz savām kolonijām, pārvarot visus šos smagos jūras ceļus, ar visiem šiem klimatiskajiem apstākļiem un dažādībām, atgriežoties atpakaļ, viņi secināja, ka šis dzēriens šajā mucā ar pievienoto spirtu ir iegūst pavisam savādāku veidolu un raksturu. Un varētu teikt, ka tādā veidā dzima Madeira. Pabeidzot stāstu par portvīnu un Madeiru, protams, ka jāsaprot ir ļoti daudz dažādu stilu abiem šiem dzērieniem, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka galvenais jums ir jāatcerās, ka portvīnam ir 2 pamatstili. Tātad šodienas piemērs ir Tony Port. Tātad pamatā tas ir salds un garšas niansēs vairāk jūs sajutīsiet tos grauzdētos riekstus un žāvētos augļus. Un otrs stils ir rubī vai pēc vārda rubīns. Ja? Tā krāsa būs vairāk rubīna sarkana un atkal tas stils būs vairāk pēc tumšām un sarkanām ogām, respektīvi tāds tumīgs un augļains, ja? Pēc stila. Savukārt, ja runā par Madeiru, ja vēlaties pārot šo te dzērienu ar šokolādi, tad pamatā jums būtu jāatcerās boal, kas ir vīnogu šķirnes nosaukums, kas arī parādās uz pudeles etiķetes. Un otrs, kas ir vēl saldāks, ir malvazija, kas arī ir vīnogu šķirnes nosaukums. Tas būs jau vēl mazliet saldenāk. Tālāk noteikti būtu jāpiemina Spānija, kas ir slavena ar savu heresu vai šerī, kas atrodas Dienvidu Spānijā, Andalūzijā. Un, ja runājam par šokolādes desertiem, tad jāizceļ ir Pedro Jimenez, kas parādīsies arī uz etiķetes. Ja? Tā ir vīnogu šķirne, kas tiek novākta, vītināta un tad tiek izspiesta sula un raudzēta. Un gala rezultāts ir salds, ļoti biezs hereses vai šerijs vai stiprinātais vīns. Nu, lūk. Tālāk, ja jūs esat Francijas vīns cienītājs, tad noteikti jums ir jāatcerās tāda dzēriena kā Macvin de Jurā no Jurā apgabala. Noteikti jāatcerās ir Pinot de Charantes, kas ir principā neraudzēta vīnogu sula, kas ir stiprināta ar konjaku, ļoti interesanti, un pēc tam izturēta ozolkoku mucā, kas piedod šo te patīkamo dzintaru brūno krāsu. Arī garšā salds. Un, ja dodamies uz Francijas pašiem dienvidiem, uz Languedoku, Rusijonu, tad šis reģions ir slavens ar saviem vin du naturel vai dabīgi saldiem, stiprinātajiem vīniem. Šīs dienas piemērs mums ir Rīvzalte ar stila nosaukumu Grenata. Beigās noteikti arī tomēr būtu jāpiemina Itālija, pareizāk sakot Sicīlija un Marsalas pilsēta, kas ir slavena arī ar savu stiprināto vīnu zem tādu pašu nosaukumu Marsala. Ja vēlaties izbaudīt šī te stiprinātā vīna saldo versiju, tad meklējiet uz etiķetes Dolce, kas nozīmē tātad salds. Un noslēgumā es tikai vēlos piebilst to, kad ņemot vērā, cik daudz un dažādi ir šie stiprinātie vīni, es jums novēlu atrast sev pateicīgo un iecienīto stilu, lai tādējādi atklātu šo te sadarību starp šokolādu un stiprinātajiem vīniem. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar un apdrošināšanas sabiedrība Balva. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker.